Es esmu Elīna Guščika. Šis ir mežītes kapulauks. Izrakumi notiek jau 3. gadu, kopš 2009. gada. Kapulauks atklāts ir 2008. gadā. Tad, kad veic izrakumus Kalnanieku senkapos, kas ir nedaudz uz to pusi pilskalnam, vienkārši pēc vietēji iedzīvotāji zinām, tika atklāts, ka šeit arī atrodas kapulauks, jo rokot granti, kur jūs redzat, ka liela grānsvedre, tika atklāt jau cilvēku kauli un arī bija ziņas par bronzas rotām. Un līdz ar to tika apsakot šis uzkalniņš un atklāt postīta abedīna paliekas. Tādēļ 2009. gadā tika nolemts veikt izrakumus no sākuma pārbaudas, un tagad jau mēs mēģinam noteikt gan robežas kapulauku, gan arī pētīt pašas abedīšanas tradīcijas. Un sakiet, kas te tāds pats vērtīgākais, interesantākais, kas varētu interesēt cilvēkiem šeit? Jūsu interesantākais atklājums? Interesantākais atklājums ir grūti pateikt. Viss jau šis kapulauks kā tāds, pirmkārt skeleta kapi, nemaz tik daudz tādu ļoti labi saglabājušies nav atklāti Ziemeļkurzemē. Vēlā dzelzs laikmetu uz 11. un 12. gadsimtu attiecināmi. Šeit mēs atklājām kopumā ir atsekti līdz šim 4 kapi. 3 bija ļoti labi saglabājušies, bet 4. diemžēl bija ļoti postīts. Un, pēc visiem šiem izrakumiem, šo gadu izrakumiem var secināt, ka kapulauks tiešām ir diezgan postīts, jo mēs te atklājām gan tādas bedres, kur ir samesti gan cilvēku kauli no, piemēram, 3 indivīdiem, un arī visādi saurupu atradumi ir, piemēram, kaulu fragmenti rokot jau varam kārtā. Šis arī uzkalns ir bijis tā kā lauksaimnieciski apstrādāts diezgan ilgstoši. Šogad, nevar jums parādīt nevienu kapu vēl pagaidām. Jūs varbūt varat, tad, kad zīmētāji beigs zīmēt vai vaska, lai viņi netraucētu pabeigt, tad jūs variet aiziet rapstīties. Tas ir šī gada tāds skaistākais atradums, tāda krellīšu virtenīte. Skaidrs, paldies! Tā.